Kāds tu gribi? Zeltenu, zilu, zaļu, rozā, vienalga. Tās man par to, kādas ir biežākās krāsas, varbūt tās, ko cilvēki pērk. Pasaki, nepasakot. Šitā, ja? Vai kur parastā koka krāsa, ja tāda vairāk. Tā ir tā tavējā, ja? Tā ir tā, kas manē. Varbūt tās netika oranžas, nezinu. Atšķirās kublēm un pirtīm, ko ņem, piemēram, krāsas biežāk, kuras cilvēki izvēlās, vai visi grib parasti iet komplekts, tad jau, protams, loģiski, ka viņš būs vienā krāsā. Bet es teiktu, populārāk šobrīd ir pelēkie toņi, un tas nenozīmē tieši, ka šis pats tumšākais kaut kāds antracīts, tas ir grafīts, antracīts, tad ir platīns, jā, tie tādi gaišāki varbūt ir, bet tas viss tagad jau kā tās mājas viss būvē tagad savējās. Arī pelēks viss tais, jā. Viņš ir pelēk. Okay. Pat skaistākā māja pelēka ir. Labi, un cik tie jums ir krāsas pieejams, tā kā stokā normāli? 2 pelēka un brūna. Kaut 18, 20 laikam tās bāzes, tur plus pelēkās vēl ir. Un tad jau ir, ka tu vari uztonēt, kādu tu gribi. Jā. Bet ir jau tā, ka citi ir kaut kādi ražotāji, ja mēs liksim, varbūt tās ir pēdiņas, kas mauc tikai 1-2 krāsas un vairāk arī es esmu redzējis, jā, varbūt tas ir tāpēc, kad viņi ražo varbūt tā uz priekšu, mums pārsvarā ir pasūtījumi, ko klients. Katrs atbrauc pie mums ar savu kaut kādu vīziju, kādu viņam to pirti vajag, pieņemsim, viņam ir pelēka māja blakus, tad loģiski viņš pelēku pirti gribēs, nevis tur brūni.